Sveicināti manā kanālā. Šodien nolēmu uzfilmēt video par kombaina apkopi ikdienas tādu, ko skulšanas laikā, tā kā katru dienu, kad ir jādara no rītiem, visticamāk, tā parasti ir. Tā kā, jā, man priecē, ka manām kombainam, keisam, ir ļoti maz tādas vietas, kas būtu jāsmērē. Līdz ar to video droši vien nebūs baigi garais, bet parādīšu ātri, kas tas ir. Tā, parasti rīta apkope ir, tas notiek, kamēr es leju degvielu, palaižu degvielu, tek, tas man tur sūknis nav baigi jaudīgais, līdz ar to tas ātri nenotiek, bet arī apkope nav ilga. Pirmais, ko es iesmērēju, tas ir tas nipelīts uz rotora gala gultni. Tur es spiežu iekšā kāds 3 reizītes. Visas smērēšanas es izdaru ar rokas spiedi, lai vairāk labāk saprast, cik reāli iet tā smēra iekšā. Un, rokas spiedi es uztaisītu tādu atsevišķu vietu, kur nolikt, jo vairāk vai mazāk vienalga tur smērējās, viņi tīri nekad nav, un tāpēc atsevišķi, lai viņi stāv. Tā kā tā, jā, pirmais bija nipels tur, tas tur 3 reizītes iespiežu, ar sajūtām. Un tad nākušais es ietu gar kombaina šo pusi, un tur ir smalcinātāja gultnim. Servis ieteica, ka to vajag spiest katru dienu nedaudz, vienu reizīti, vienu normālu tādu spiedienu, kad iet iekšā, bet regulāri, jo to arī tā kā vajadzētu uzpasēt. Tā. Parasti es eju tad gar kombaina galu, parasti ir heideri rati ar heideri, un es iesmērēju heiderim šim nē, bet tam otrajam Magdonam es iesmērēju to izkapts šarnīru. Tā. Un tad nākušais, kur tad es eju uz šo pusīt, kombaina labā pusē, un te ir otrā pusē tas smalcinātāja gultnis. Te tāpatām vienu reizīti iespiežu un viss. Un tad vēl ir aiz šitā gultņa, ir vēl tāds korpus, cik es saprotu, tas ir tāds apsteidzes mehānisms. Un viņam to nipeli nevar redzēt no šitās pozīcijas. Tāpēc, bet viņu arī, katru dienu es viņu nesmērēju, bet ik pa laikam es tur iespiežu. Tur es saprotu, ir tas apsteidzes mehānisms, kam baigi daudz nevajag, bet savs sariņš nedrīkstētu būt. Tā. Vēl pēdējais ir heiderim kardāni, es iesmērēju. Un tas ir arī viss. Tas man ļoti priecē, ka manam kombainam nav baigi daudz ko smērēt. Vēl ir, protams, jāuzkāp augšā, gaisa filtrs jāizpūš. Tas ir viss. Tas keisam ir, man liekas, baigi forši, kad nav ļoti daudz tie apkopas punkti. Te, protams, ir karte, kas cik ir jādara. Tā jau arī ir 300 stundas, 100 stundas. Tas vairāk ir tādas periodiskās apkopas. Tā, var teikt, reāli jau dzīvē tā ir, kad bieži vien diezgan vēlu beidzās kulšana, pa tumsu iespējams. Tad brauc mājās, nogurst, paguļ un nākušā rītā jau kaut ko paskatās kaltē, kā ar graudiem ir un jau gatavojās nākušās dienas kulšanai. Tas jau ir 10. vajadzētu būt jau uz lauka. Līdz ar to praktiski tik saliet degvielu, bišķiņ apskatīt kombainu, vai kaut kas nav nepareizi. Un tā, tāpēc ir labi, ka tā apkopa nav gara, nav ļoti daudz. Vēl gribēju pateikt to, ka, ja es esmu kaut ko aizmirsis, varbūt jūs zināt kaut ko vairāk, kas vēl kāda svarīga vieta, ko ikdienā tieši vajadzētu. Es nerunāju par tādām periodiskām, bet ikdienas apkopēm, ja kaut kas ir, tad es būšu pateicīgs, ja to padalīsies. Tā kā var arī uzrakstīt, kā ir citiem kombainiem, cik daudz laika patērē uz ikdienas to apkopīt. Tas pats vai ne?
Tā kā tā. Nu, tas viss. Vēl pāris vārdi par to, kad jau 10. aprīlis, kulšana parasti sākas kaut kādā pusjūlijā jau, rezultātā jau tikai kā 3 mēneši līdz kulšanai, tā kā vajadzētu būt jau sākt domāt vismaz par to, jo sarežģītāk tehnika, jo vairāk būtu par to jādomā droši vien. Tā kā case īpašniekiem tas tā kā nav baigi aktuāli, es domāju.